Ar skatu uz brīnišķīgi iekoptu dārzu Lielupes malā, dzimtes mājā Jelgavā, kura tikusi celta pirms vairāk kā 80 gadiem, viena no svarīgākajām istabām bijusi Anitras Pārupes darbistaba ar lielu riekstkoka galdu un vārnīcu grēdām. Tiesa, Pārupes kundzes darbistaba tā ir bijusi pēdējo 30 gadu laikā, kad pensijas gados nerimstoši tika turpināts lasīt, labot un ar lielu mīlestību un rūpību rediģēt grāmatas, sadarbojoties ar apgādiem Lielvārds, Krauklītis, Avots, Jumava, Rasa, ABC, kā arī Latvijas Universitātes akadēmisko apgādu. Latviešu valoda, kopta, tīra, brīvi plūstoša kā mūzika, ir bijis Pārupes kundzes dzīves galvenais piepildījums un mīlestības darbs. 57 darba gadu laikā, strādājot ar grāmatām, kas skaitās sniedzis pāri 5000, ar savu lielisko izjūtu un zināšanām viņa slīpējusi valodu līdz pēdējai detaļai, savukārt visus faktus pārbaudījusi ar nenogurstošu zinātnieku skrupulozitāti. Jāteic, ka iemīļotais darbs dzīves laikā sagādājis nevienu dramatisku brīdi. 1951. gadā pēc sīvas konkurences izturēšanas Pārupes kundze aizsāka savas darba gaitas Latvijas valsts izdevniecībā. Pēc neilga laika priekšniecība atklāja, ka viņas vīrs, diriģents un komponists Aleksandrs Saliņš ir izsūtīts uz Vorkutu. Pārupes kundze, kā politiski neusticama persona, gandrīz atlaida no darba. Tomēr veicās ar labajiem sargaņģeļiem. Ietekmīgu kolēģu aizstāvēta un aizsargāta viņa turpināja darbu mācību grāmatu redakcijā, rediģējot muzikālās audzināšanas, latviešu valodas un ģeogrāfijas mācību grāmatas. Pēc gada viņa jau ieguva godpilno labākā darbinieka titulu, un šī atzinības karodziņa viņas galdu rotāja teju katru gadu. Vēlāk, pēc valsts izdevniecības sadalīšanās, Pārupes kundze strādāja izdevniecībās Zvaigzne un Avots, rediģējot visdažādākās vārnīcas un mācību grāmatas. Viņas mūža lielākais ieguldījums ir pareizrakstības un pareizrunas vārnīca, frazeoloģijas vārnīca. Viņa ir arī viena no sinonīmu vārnīcas autorēm, tādējādi atklājot latviešu valodas bagātību visā tās krāšņumā. Pārupes kundze strādājusi ne tikai ar grāmatām, bet bijusi darbaudzinātāja veselai jauno redaktoru paaudzei. Ar valodas kultūras kopšanas lekcijām viņa apbraukājusi vai visu Latvijas rajonu laikrakstu redakcijas. Taču zinātnisko literatūru, it īpaši saistītu ar medicīnas un lingvistikas sfēru, Pārupes kundze aktīvi turpināja rediģēt līdz lasīšanai tik nepieciešamās skaidrās acu gaismas izsīkšanai. Tagad tā pietiek iemīļotajiem dārza darbiem, kas pašlaik ziemas nogalē tiek gaidīti ar lielu nepacietību. Un tomēr it bieži ģimenes lokā Pārupes kundze citē Cicerona teikto: darbošanās ar grāmatām saglabā jaunību, iepriecina vecumu, vairo laimi, dod patvērumu un mierinājumu.